Sveika tauta! Kādu laiku atpakaļ mūsu valsti pāršalca ziņa par kārtējo traģēdiju. Joprojām ziedi tiek likti. Tātad šeit gāja bojā divas jaunas meitenes. Uz gāja pārbraukt, gāja pārējais. Braucu garām, pamanīju jaunumus un vēlos jūs par tiem informēt. Kā atminaties, veidoju materiālu, daudzi to darīja. Ažiotāža bija diezgan liela. Tātad, informētība. Jautājums bija ļoti aktuāls. Un arī es tajā reizē atbraucu, nofilmēju materiālu un pieminēju, ka daudzās citās valstīs ir, ne visās, bet daudzās, ir tā, ka tuvojās vilciens. Dzelzceļa pārbrauktuve tiek slēgta tā, lai to nevarētu šķērsot ne automašīnas, ne gājēji. Un mums bija šī ir milzīga problēma visā valstī, un šī gāja pārējai nebija izņēmums. Dzelzceļa pārbrauktuve šķērsojamā daļa, un būtībā tā iemesla dēļ arī notika šī nelaime. Jo vilciens tuvojās, automašīnas nostājās, jo tām ir barjera, bet pa šo ceļu virzījās tātad bērni un izskrēja priekšā vilcienam. Kāpēc? Tāpēc, ka nebija nekādu barjeru. Bet ir jaunumi. Gribu, lai esat informēti. Tātad paralēli esošai jau barjerai ir uzstādīts jauns informatīvais stabs. Lieliem burtiem sargies vilciena. Kā redzat, šeit ir arī skaņas signāls, gaismas signāls. Tādā, pareizā augstumā, es teiktu. Un papildus tiek izvietotas barjeras. Nevis nolaižamas, bet teiksim, šķērsojamas, tāda kā šķērsļu josla. Zigzagā jāiziet. Šeit var redzēt, ka vēl nav pabeigts. Būs vēl viena konstrukcijas daļa. Mēs apsīsimies pāri uz otru. Pagaidām ceļš ir slēgts, tātad man neizdosies jums nofilmēt skaņas signālu darbībā. Kā redzat, otrā pusē tieši tāpatās ir izveidotas barjeras. Gan attiecībā pret ceļu blakus esošo, gan attiecībā pret dzelzceļu, protams. Un tātad nevar tā vienkārši skriet pāri. Jā, vilciens attiet, bet uz otru pusi. Tātad ir gaismas signāls, skaņas signāls, uzraksts. Un pats galvenais šīs ir barjeras. Un tagad, šķērsojot šo te pārbrauktuvi, ja notiks nelaimes gadījums, tas pilnīgi noteikti būs atbildībā uz pašu cilvēku. Jo nezinu kurš, tātad Latvijas dzelzceļš, jeb Rīgas pašvaldība, ir izdarījuši savu darbu, darījuši kaut ko, lai šeit būtu droši šķērsot. Aha. Redziet, ir iespēja. Tātad cilvēks iznāk ārā, kā vienmēr. Barjeras automašīnām nolaižas. Un gājējiem nebija nekas. Un kā redzat, tagad ir skaņas signāls, gaismas signāls, uzraksts un barjeras. Tā kā būtībā ir darīts viss, lai pasargātu arī cilvēku. Reku tuvojās vilciens. Interesanti, ka pa otrām sliedēm, bet labi. Pagaidīsim.
Darbinieki arī strādā. Katrā ziņā gribu teikt paldies tiem, kas par šo ir atbildīgi. Tās ir Latvijas Dzelzceļš vai Rīgas pašvaldība, es nezinu. Varbūt kāds privāts investors. Gribētos domāt un cerēt, kad nav jānotiek neskaitāmām nelaimēm, lai šādas te šķēršļu joslu, varētu tā teikt, barjeras izvietotu arī uz pārējām Latvijā esošajām pārbrauktuvēm. Tādā veidā saudzējot cilvēku dzīvības. Nu, ir jādara vairāk nekā neko. Žēl, protams, kad tas nav darīts laicīgi. Uz šīs pārbrauktuves šķērsojumās daļas tiešām ir bojā gājuši ļoti daudz cilvēki. Vairāku, protams, gadu garumā, laika periodā. Un tikai tagad, nu labi, ka vismaz tagad, ka ne vēl pēc gada, diviem vai pēc nelaimēm, ir izdarīts labs darbs. Ir izdarīts labs darbs. Nu, kā redzat, barjeras tiek paceltas, automašīnas var droši pārvietoties. Un tieši tāpatās arī šeit. Skaņas gaismas signāls pārtrauc darboties. Šķēršļi paliek savās vietās, un jebkurā gadījumā šeit vairs nav iespējams ātri traukties pāri. Jebkurā gadījumā šeit gājēji piebremzē gan skrienot, gan ar riteņiem, gan ar stāvdrāžiem saucamajiem vai kā tur vēl. Tātad šeit, kā redzams, nav vēl pabeigts, būs vēl viena daļa konstrukcijai. Tā kā jā, tas ir tas, par ko es gribēju jūs informēt. Braucu garām. Man pašam, nu, prieks, ka tā. Prieks, ka kaut kas tiek darīts, nevis atkal viss paliek pašplūsmā. Reku pat jau arī paši stāvdrāži saucamie. Bet pārbrauktuve tiek rekonstruēta, uzlabota. Un tagad ir darīts, lai cilvēkiem, teiksim, netīši nebūtu iespējas pakļūt zem vilciena. Tikai apzināti. Lai kas arī to būtu izdarījis, es ceru, ka tas tiks izdarīts uz visām pārējām pārbrauktuvēm, kā jau minēju. Tātad, jā, ziedu daudzums nemainās. Esmu braucis vairāk kārt garām, piestājis tāpat. Nu, es ceru, ka tā ir pēdējā reize, kad uz šīs pārbrauktuves kāds gāja bojā. Nu tā, lai visiem viss droši. Un pagaidām tā.